Tātad, kas ir tīkla mārketings? Es varu sadarēt, ka ļoti bieži pat tīkla mārketingā esošie partneri, varbūt jauniņiem biežāk saka, tā ir piramīda. Un tad, kad es tādu interesantu, tad sāku diskusiju, saku, ok, tad kas ir piramīda, tavuprāt? Un tad cilvēks sāks mincināties un, tur, kur augšējais pelna visvairāk un tā tālāk, ja? Jā, sadarbība vairāk cilvēku starpā, komandas darbs. Sadarbība vairāk cilvēku starpā var notiekt arī citā biznesā, jā, un arī citā biznesā ir komandas darbs, jā. Cilvēku komunikācija arī citā biznesā notiek, visur notiek, arī Rīmīkasē sēžot, jums notiek komunikācija ar cilvēkiem, jā. Labi, neķircināšu, jūs visi ir pareizi, ko jūs sakat, absolūti viss, tā ka droši rakstat, jā, ne tā, droši, tas ir tieši interesantāk būs. Lūk, un kas tad ir tīkla mārketings manā izpratnē un kā vienkāršiem ļoti vārdiem sakot? Tātad tīkla mārketings, jeb tātad daudz līmeņu mārketings ir viens no uzņēmēja darbības veidiem, vai ne? Un šajā veidā katram sadarbības partnerim iespēja pašam, piramīda, kurā cilvēks iesaist cilvēku, super atbildē. Un tagad Baiba klausies, lūdzu. Tātad daudz līmeņu mārketings ir viens no uzņēmēja darbības veidiem, kurā katram sadarbības partnerim ir iespēja pašam veidot savu komandu, jeb tirdzniecības tīklu no partneriem, tādējādi veidojot ikmēneša ienākumu avotu. Un tagad skatieties, tā kā Baiba uzrakstīja par piramīdu, ja? Tīkla mārketings izskatās kā piramīda tikai tajā brīdī, kad mēs mēģinām uz papīra uzzīmēt zīmēm, kā tas varētu izskatīties mūsu iespējamā partnera darbības laikā, lai vizualizētu to, lai vieglāk izskaidrotu uzņēmēja darbības principus. Patiesībā tas nekādi tā neizskatās dzīvē. Dzīvē izskatās apmēram tā kā tajā zīmēmā. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka jums var būt 5 cilvēki pirmajā līnijā, kā to saka, personīgi uzaicinātie, no kuriem viens ir uzaicinājis 25, cits nevienu, trešais 2, un tad kāda tad tur sanāk tā piramīda, ja? Jūs iedomājaties, ja pirmajā līnijā tātad, piemēram, 5 cilvēki, viens 25 uzaicinājis, viens nevienu, viens 2, trešais tur 10, tur nekādi nesanāk, ja jūs to, bet jūs vārdu piramīda minat cita iemesla dēļ. Tāpēc, ka jums liekas, ka noteikti ir viens cilvēks, kurš pelna visvairāk tajā. Bet, zināt, jums no katra, kas jūs šeit esat, ja jūs esat tīkla mārketingā, jums no katra ir veidojas piramīda, sava piramīda. Man ir sava piramīda, Anitai sava, Elgitai sava, Ingrīdai sava, Agitai sava. Un viss ir atkarīgs tikai no jums, no jūsu neatlaidības, no jūsu sapratnes, no jūsu mērķtiecības, no jūsu pacietības, no jūsu iecietības, ja? Cik jums liela būs jūsu piramīda? Bet zināt, kā var sanākt, ja jūs sāksiet slinkot, tad jūsu piramīdā noteikti atradīsies cilvēki, kas izdarīs daudz vairāk par jums, savu piramīdu. Es saukšu tā, ja jums tā gribas, savu piramīdu, ja, jeb savu tīklu, sauksim tā, uztaisīs krietni lielāku par jūsēju un pelnīs krietni vairāk par jums. Tieši tā, tas ir pats godīgākais, pats labākais un pats ienesīgākais biznes viennozīmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir biznes, kurā jums nav jāiegulda milzīgi naudas, 10 000, 100 000 un tā tālāk. Ja šeit es dotu vārdu savam vīram, piemēram, kurš laikam arī klausās, ja, šobrīd, tad viņš pastāstītu, kā tad ir ar tiem lielajiem gudriniekiem vai vidējiem uzņēmējiem, neteikšu par lielajiem, ar vidējiem un mazajiem uzņēmējiem. Kā tad viņiem ir, cik viņiem ir naudas, kā es parasti citreiz, ar mīlestību paķercinu, caur mīlestību, jā, es esmu kristiete, paķercinu uzņēmējs un varu jebkuram vīrietim, vidējam uzņēmējam vai mazajam pieiet un pajautāt, tā, ok, viss ir kārtībā, tev ir
tavs veikalu tīkls, tu cep bulciņas, tu cep maizi, tu tur remontē mašīnas, tu tur pat pārdot mašīnas, brīnišķīgi. Cik tu vismaz reizi mēnesī naudas atnes uz mājām un noliec sievai uz galda? Jūs zināt noteikti, kāda būs atbilde. Jums vīri noteikti arī ir uzņēmēji. Kāpēc? Viņi stostīsies un smaidīs. Man ir bijušas tādas sarunas, kāda ir atbilde? Nu, tas tā nav gluži tā vienmēr un nav uzreiz, tur vajag ieguldīt vēl atpakaļ un sākas šitas te, ja, viss. Tīkla mārketingā jūs vienreiz ieguldat savu naudu, pie tam nevis vienkārši izmetat gaisā, bet iegādāties konkrētu produktu daudzumu, ja. Tas ir vienreizējs ieguldījums no tā brīža, jūs sākat pelnīt. Jums nevajag telpas, jums nevajag elektrību maksāt, jums nevajag algas maksāt, jums nevajag domāt, kā jūsu klientiem piegādās preci, jums nevajag sūtīt, skraidīt, izdalīt preci. Ja jums gribas, jūs varat skraidīt pa pilsētu un izdalīt preces un vadāt, bet tas nav, atkal gribu teikt, tas nav īstais tīkla mārketings, tā ir tiešā pārdošana, ja? Nu, lūk tā. Tātad patiesībā tīkla mārketingā tīkls jūsu, jeb jūsu piramīda ļoti līdzinās šitam te apaļajam zīmējumam, kas ir šajā attēlā redzams. Tātad no jums iziet uz visām pusēm cilvēki un tātad jūsu partneri un katrs veido savu piramīdu jeb tīklu. Ejam tālāk. Es domāju, ka jūs noteikti esat pamanījuši to arī Latvijā, ka visi veiksmīgie uzņēmēji, ko dara, sāk veidot tīklu. Tātad, ja kādam ir veiksmīga kafejnīca vai viņš veiksmīgi cep, piemēram, kaut kādu maizīti vai vēl kaut ko dara, ja viņam nāk cilvēki, ja viņam ir pieprasījums, ko viņš sāk ātri domāt, tā, kā es to varu vairot. Es jums pastāstīšu vienu interesantu sarunu ar vienu jaunu puisi pirms kāda gada. Es neatceros, viņam bija 20 pāri gadu, un viņš interesējas par tīkla mārketingu, jā, un tad man domādams, ka es nekā daudz no internetu biznesa nesaprotu, sāka stāstīt, nē, es te domāju kaut kādu internetu veikalu taisīt savējo, es te domāju varbūt par affiliate mārketingu vai partneru mārketingu, es te domāju par dropshipping mārketingu, es to visu ļoti labi zinu. Es šajās lietās esmu jau savu izkodusi. Esmu mēģinājusi un ļoti labi zinu, ko nozīmē dropshippings, ko nozīmē affiliate marketings un tā. Un es viņam ļoti vienkārši jautāju, jā, es viņam saku, es esmu pārliecināta lielākā daļa vīriešu, salīdzinoši jaunu noteikti, jo tie vecākie domā, ka naudu lielu var pelnīt ar smagu darbu, jā, bet jaunāki vīrieši ap 30 un jaunāki sen jau zina, ka labu naudu ar smagu darbu nopelnīt nevar. Tad es viņam saku, es varu saturēt, ka katrs jauns puisis ir sapņojis par savu internetu veikalu. Ja? Un tagad es viņam saku, ok, iedomājies, tu tagad gribi kaut kādu preci pārdot. Vai tas ir dropshipping metoda, vai, labi, pieņemsim savu internetu veikalu. Tātad, kas tev ir vajadzīgs? Tev vajag izveidot internetu veikala placi, tev vajag atrast preci, vajag izdomāt, kā tu to tirgosi, vai kaut kur viņa stāvēs pie vairumtirgotājiem, mazumtirgotājiem, vai tev mājās, vai vēl kaut kur, ja? Tu to visu esi izdarījis, un tad sākas kas? Un tad sākas tas, ka tev vienam pašam jāmeklē pircēji. Tu esi viens, kā pirksts. Tu esi viens. Tu ko darīsi? Facebookā liksi reklāmas. Tu liksi visur reklāmas. Tu taču neskriesi pa ielu, traksnēsi. No tā lielu naudu nevar nopelnīt. 500 cilvēkiem pārdosi savu kaut kādu tur lukturīti no Ķīnas, un tas būs arī viss. Jā, tā tad jāliek reklāma, jāiegulda nauda tajā visā, saprotiet, jā. Un tālāk, tu pārdosi, cik tu pārdosi, jo tev jāiegulda atpakaļ visu laiku reklāmā. Nav vēl teiks, ka tev tos lukturus pirks, vēlāk varbūt varēsi ieskrieties ar tiem lukturiem. Kas ir tīkla mārketings? Tīkla mārketings, ka nevis tu viens pats tirgo savus lukturus vai būciņas vai vēl kaut ko, ja? Bet tev ir daudz cilvēku, kas to dara vienlaicīgi. Saprotat? Vot kur ir. Un cilvēki šito nesaprot. Skatāties, Rīmī, piemēram,
Ja? Tur ir saimnieks ICA un es te pierakstīju un Kesko, Zviedrijas tirgotājs. Divas kompānijas ir īpašnieks Rimi tīklam. Latvijā ir vismaz tā Wikipēdijā saka 138 Rimi veikali. 138 Rimi veikalu tīklas. Un tagad paskatieties, viens ir tirgotājs, ICA, un daudz piramīdiņu. Kas tajās piramīdās? Nu, tie, kas strādā tajos Rimi veikalos, apkopējas, pārdevējas, veikalu vadītājas, tur vēl uz augšu un tā tālāk. Un kā jums liekas šajā piramīdiņā, kurš pelna visvairāk? Nu, protams, ka šeit noteikti pelna augšējais. Un es šaubos, ka 2. vai 3. līmenī esošais cilvēks pelnīs vairāk nekā augšējais, bet tas nav slikti, tā tam ir jābūt. Nejauciet piramīdas tīkla mārketingā vai klasiskajā kaut kādā biznesā vai šajā biznesā, ko es šobrīd demonstrēju ar finansu piramīdām. Jūs jaucat visu laiku tie, kas runā, ka tīkla mārketings ir piramīda, jūs domājat par to, ka augšējais pelna visvairāk, izejot no kaut kādas savas vai svešas vai viena tante teica pieredzes par finansu piramīdām. Ja? Tas ir par finansu piramīdām, kur augšējais nogrāb ķusi, kamēr nepaspēja aizvērties ciet, kam paška jāsaka tā, pat ne kompānija. Tādu ir pilns šobrīd pasaulē. Ja jūs tagad paskatīsieties internetu, ja jūs tagad paskatīsieties Facebookā, kādas reklāmas ir visvairāk? Fake, neesošie, reālie internetu veikali, kuri piedāvā vienkārši saliktas bildītes un jūs aizsūtat naudu un jums liekas, ka tūlīt kā atnāks kaut kas, ja un beigās jums pat nekas neatnāk, jums vienkārši nofenderē naudu, ja? Vai arī kaut kādi citi tur, ja, uzņēmēji, kas tur mēģina kaut ko iepārdot. Un finansu piramīdas. Saprotat? Tad lūk šeit ir, bet šajā izpausmē, kā jūs redzat Rimi veiklā, tā tam ir jābūt šajā piramīdā. Loģiski, ka augšējais, kas tur ar to dzelteno iezīmēt, viņš visvairāk pelna, tāpēc, ka viņam atbildība ir vislielākā. Un apkopē visvairāk nekad nepilnīs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa dara fizisku darbu, un ar fizisku darbu naudu nenopelnīs, izņemot vienu gadījumu. Ja jūs būsiet gudrā apkopē, kas organizēts mājos kopšanas kompāniju, un veidos šo uzkopšanas kompāniju tīklu visās Latvijas pilsētās, visā Latvijā, un vēlāk visā Eiropā un varbūt visā pasaulē. Un tad jūs būsiet visbagātākā apkopēja, bet vai arī šo te drīzāk kompāniju īpašniece. Saprotat? Tīkli nosaka visu. Visi uzņēmēji gudrie veido tīklus. Un tāpēc nejauciet ar finansu piramīdām. Ar ko tad atšķiras, tagad pāriesim nedaudz uz citnēm, ar ko tad atšķiras pārdevējs no tirgoņa? Krieviski tas skan tā, ka labāk var saprast. Продавец и купец. Продавец ir cilvēks, kas vienkārši staigā riņķi un kaut ko pārdot. Vai arī viņš vienkārši, viņam ir internetu veikals personīgais un viņš no viņa pārdot. Tā kā tas puisis tur man stāstīja, ja, ka viņš ļoti sapņo par internetu veikalu. Kas ir kupets, kas ir tirgonis? Tirgonis ir šajā gadījumā tam Rimi īpašnieks, tur tā arī rakstīts, ap citu, tirgonis, jeb tirgotājs, jeb tirgonis, tā, tūlīt pateikšu, Zviedrijas tirgotājs ir īpašnieks Rimi tīklam. Ko tas nozīmē? Viņš organizē tīklu. Kāpēc es šito stāstu? Tāpēc, ka arī tīkla mārketingā mums ir ļoti daudz pārdevēju un ļoti daudz tirgoņu. Jeb to, kas organizē biznesu, tie, cilvēki, kas organizē šo te tīklu. Un visiem te ir vieta. Ir kompānijas, šeit es tik daudz tēmas varētu runāt, par katru atsevišķu pa pusstundai, stundai. Ja? Kad es biju iepriekšējā kompānijā, es teicu tā, es nevienu negribu aizvainot, nepārprotiet, ja? Vienkārši tā ir mana pieredze. Es esmu teikusi tā, kompānijās, kurās ir skaisti grezni katalogi, nu tiešām, kurā ir daudz produktu, un katalogos, kuros ir daudz atlaižu,
Un katru mēnesi ir viena jaunas atlaides, un katru mēnesi ir viena jauna produkti. Un patiesībā es zinu, kā tie produkti pat top, ja? Un viņi ar vien lētāk. Un šampūni jau pat maksā 3 eiro ar kapeikām. Es citreiz domāju, nu labi, pat ja tas ir tīkla mārketingā, tad man ir jautājums, cik tad sākotnēji tas viss maksā un cik maksā izēvielas, lai radītu to šampūnu. Cik 0,0003 centi? Ja? Jo tomēr nav tā gluži, ka mēs pelnam un kompānija nepelna. Ir pa vidu vēl arī starpnieki. Nav tā gluži, ja? Kāds kaut ko mums atved, ja? Un tur līdz ražotnē kāds kaut ko aizved, un visi tajā visā tomēr pelna. Ja? Un tad es saku tā, ka kompānijas, kurās ir tie skaistie greiznie katalogi, kuri mainās katru mēnesi, kompānija pati patiesībā dziļā būtībā orientēta uz klientu, nevis uz partneri. Es esmu par tām kompānijām, kuras orientētas ne tik daudz uz klientu, bet uz partneri. Lai lielākā peļņa būtu partnerim, nevis klientam. Tāpēc, ka, ja meitenes skraida ar katalogiem riņķī, un šampūns maksā 3 eiro, un viņa nopelna tur 20 vai 40% no viena šampūna, tad cik šampūnus ir jāpārdot? No es tā nosatīts, saku, šampūnus, zobu pastas, skropsus, tošas, uztura bagātinātājus, lētus, es nezinu vēl ko tur, jā, lai viņa nopelnītu kaut vai 30 eiro mēnesī. Bet tas nav par tīkla mārketingu, tā ir tiešā pārdošana, plika tiešā pārdošana. Un tas nav par tīkla mārketingu. Un ja man kāds saka, un joprojām es sastopu, es esmu jau 2 kompānijās, es nevaru būt 3. kompānijā, un es saku, labi, ok, viss super, davai pastāsti savu pieredzi. Kāda ir tava pieredze? Tātad tajā kompānijā, cik tu pelni, cik tev liela struktūra? Tajā kompānijā, cik tu pelni, cik tev liela struktūra? Nē, es tur tikai tā šeit pērku un šeit kaut ko pārdodu. Vēlreiz saku, tas nav par tīkla mārketingu, tu tur esi vienkārši lietotājs, nu šeit kaut kādai kaimiņienē iepārdot tos kropsutoši. Tas nav par tīkla mārketingu, tas nav tīkla mārketings. Tas ir vienkārši reģistrēts lietotājs, kurš šeit kādam vēl arī parāda savu katalogu. Tā nav, tas nav par to, par ko mēs šeit runājam. Un tāpēc es saku, ka nevajag jaukt pirmkārt tiešās pārdošanas kompānijas un arī kompānijas, kuras saka, ka viņas ir tīkla kompānijas. Jā, viņas ir tīkla mārketinga kompānijas, kur ir vairāki līmeņi, bet tajos līmeņos ir daudz meitenīšu, kas skraida riņķi ar katalogiem. Un pelna 30 eiro, 10 eiro, 100 eiro. Jā, un tas ir arī viss. Bet tas nav biznes. Tas nav biznes. Ar to nevar nodrošināt savu ģimeni. Tas nav pat papildus ienākums, tā ir tāda, es nezinu kas. Jūs vairāk, ne jūs, tie cilvēki, kas tā dara, kas tā it kā pelna naudu, viņi vairāk iztērē degvielā, vairāk iztērē savu laika, enerģiju un nekā labuma no tā visa. Ejam tālāk. Tātad, vēlreiz tagad par tīkla mārketingu. Tātad, tīkla mārketingā viens cilvēks vai veikals nekad nepārdos tik, cik spētu pārdot 10 cilvēku vai veikali. Tātad uzņēmēji, kas organizē klasiskajā biznesā, organizē 10 veikalu tīklu vai 20 vai 30 veikalu tīklu pa Latviju, pa Eiropu, viņi ļoti labi to saprot. Tātad, ja viņam ir viens veikals, kurš labi ienes ienākumus, viņš tagad domā tā, kā lai es palielinu tagad savu ienākumu? Mans veikals stāv, piemēram, šeit. Uz kaut kādas konkrētas ielas, konkrētā vietā, kur pāri ielai ir vēl viens konkurents. Manā veikalā ir tāda un tāda prece. Vai man ir jēga tai veikalā likt līdzīgu preci kā tur pāri ielai? Es tā nepalielināšu savus ienākumus, jo tur ir konkurents. Ko tāds uzņēmējs var izdarīt? Viņš tagad domā tā, ja manā veikalā visvairāk pērk to, tad es koncentrēšos uz to un tādu pašu veikalu atvēršu citās pilsētās. Viņš ļoti labi saprot, ka vienā un tajā pašā laikā, kā es citreiz saku, vai viņš sēž uz pota, vai viņš guļ, ja, viņam jebkurā vietā, kur ir viņa veikals, vienlaicīgi ienāk peļņa. Tas ir tīkla mārketings arī. Saprotiet? 1000 savas kompānijas šampūnus jūs nekad vienas pašas nepārdosiet. Jūs taču to zināt. Bet tas varētu būt jūsu tirgus, veidojot tīklu. 1000 kolagēnus, kā tagad ir modē, visiem ir super paši labākie kolagēni. Jūs katru mēnesi nepārdosiet. Bet tas varētu būt jūsu tirgus. Un katrā Latvijas pilsētā varētu būt 5
5 pārstāvis jūsu komandas, kurām ir šis kolagēns, un katra lieto sev kolagēnu, un varbūt vēl 2 draudzenes lieto kolagēnu. Saprotat? Un viss. Un darbs ir darīts. Tātad, kas ir tīkla mārketings? Tagad izskatīsies tā kā Rībī tīklas šobrīd, tikai šeit ir nedaudz, ja diezgan daudz atšķirības. Ja? Tātad iedomājieties, ka jūs esat pa vidu. Jūs šodien vai rīt uzsākat tīkla mārketingā, vai esat jau tīkla mārketingā. Jums ir partneris Jelgavā, Daugavpilī, Polijā, Kanādā, Vācijā, Talsos, kā es šeit sarakstījusi, Liepājā, Saldu un tā tālāk, ja? Un kādam Talsos jūsu partnerim jau ir 3 veikali, jeb 3 partneri citās pilsētās vai tajos pašos Talsos, un Saldu arī jau ir, un tā veidojas jūsu tīklus. Un tīkla mārketingā katrs veido savu piramīdu. Talsu meitene veido savu piramīdu. Un ja viņa būs čaklāka pēc brīža, viņa pelnīs daudz vairāk, tā kaut kāds brīnum notiek trokšņi, viņa pelnīs daudz vairāk nekā pelna šī tīkla īpašniece galvenā. Ja? Un tā tālāk, saprotat? Un tas ir interneta veikalu tīkls. Tas nav veikalu tīkls, kas atrodas uz ielas. Šeit vēlreiz saku, nav jāmaksā par elektrību, nav jāmaksā algas darbiniekiem. Nav tā, ka pēkšņi pērkons, jā, un plūdi, un viss, kas uz pasaules, un viss ir beidzies. Saprotat? Tas ir superīgākais biznesa pasaulē. Tā, un tagad ejam pie... Tagad es jums pastāstīju, kas ir tīkla mārketings priekš tiem, kas varbūt ne īsti līdz galam to saprata. Es ceru, ka jūs sapratāt jau labāk. Ja jūs nesapratāt tomēr līdz galam, jūs varat pēc šī webināra uzdot man jautājumus un cilvēkiem, kuri jūs uzaicināja. Bet tātad, kāpēc cilvēki iet prom no tīkla mārketinga? Kāpēc viņiem nesanāk tīkla mārketings? Ja? Un kāpēc viņi aiziet prom tā arī nekļuvuši veiksmīgi, jeb sēž vienā kompānijā un sēdēs līdz nāvim uzšķirs, kā saka, kāpēc tā ir? Nu, iemesli ir ļoti daudz, un tā pašā laikā ļoti maz, un viņi ir tikai daži galvenie. Bet tā pašā laikā viņi ir daudz. Ja? Un es šeit laikam kādus 7 vai cik būšu minējusi, ja, iz savas pieredzes, bet patiesībā tiešām par šo tēmu var runāt un runāt un runāt. Tad viens no pirmajiem iemesliem, jā, cilvēks tika nepareizi aicināts biznesā. Kāpēc es šitos iemeslus izvēlējos? Tāpēc, ka zinu, ka mūsu komandā tādas problēmas ir bijušas, jūsu komandās tādas problēmas ir bijušas, ja jūs esat līderi, ja jums ir savas komandas, jā, jūs to noteikti visu zinat. Tātad jaunajam partnerim, kurš tiek it kā aicināts biznesā, tiek stāstīts vairāk par produktu, pieņemsim, kaut arī domājot viņu aicināt uz biznesu. Un kur šeit varētu būt kļūda? Kas šeit ir nepareizi? Rezultātā, ja, kad cilvēks it kā saka, ka beigās viņš ir atnācis nevis uz biznesu, patiesībā viņš ir nācis uz produktu. Viņam gribas varbūt tirgot, ja? Un šis partneris, kurš šādu cilvēku reģistrēs savam augšiem līderim, stāsta, ka viņa jaunais partneris negrib nākt uz visām apmācībām, viņš neatbild vairs pat uz zvaniem, viņš negrib strādāt un negrib reģistrēt. Bet tad, kad partnerim šim te, kas noreģistrējas jauniņos, jautā, kā tad tu viņu aicināji, ko tad tu viņam stāstīji, izrādās viņš stāstīja pilnīgi aizrautīgi par produktu un par to, ka tas jauniņais varēs ar labu atlaidi iegādāties šeit produktus. Kāds ir rezultāts? Šādi ar savā ziņā nepareizi noreģistrētu partneri aicinās uz apmācībām, aicina pēc tam reģistrēt citus, motivē veikt mēnešu pirkumu un viņam viss noriebies, tāpēc, ka viņš te atnācis ne tam dēļ. Viņš vienkārši gribēja atnākt uz atlaidi. Un viņam beigās pat vairs to produktu negribas. Un viņš aiziet prom. Un tādu ir ļoti daudz. Mūsu kompānijā, piemēram, stāstīšu, man ar par kaut kādu kā piemēru jāstāsta šobrīdējā kompānijā, kurā mēs kā komanda esam tikai 2 mēnešus. Man ļoti patīk situācija, ka šeit klientiem atlaižu nav. Nav viņiem atlaižu. Tas ir tas, ko es vienmēr esmu gribējis. Domāju, tas taču ir superīgākais. Klients pērk par klienta cenu. Viss.
Mums ir tikai vēl 2 klienti, VIP klienti un privileģētie klienti. Viss. VIP klientiem 15%, privileģētiem 30%. Ja viņš izdara konkrēta lieluma pirkumu un vismaz reizi gadā iepērkas, viss. Pārējiem visiem ir klienta cena. Līdz ar to cilvēks nevar šeit noreģistrēties, gribēdams tikai lētāku produktu. Un viņam nevar tādam stāstīt un mēģināt iestāstīt, ka šeit ir kaut kas jāveido, kaut kāda cilvēka jāreģistrē. Tātad svarīgi, ko, ja jūs gribat aicināt savus cilvēkus uz biznesu, tad runājiet par biznesu, runājiet par cipariem, prasiet, ko viņš te grib, kamdēļ viņš te grib, cik daudz viņš grib, uz ko viņš ir gatavs. Saprotat? Bet ja cilvēks grib tikai tirgot produktu, tad ļaujiet viņam tikai būt pārdevējam. Runājiet par to, kādi te produkti ir, kas jūsu kompānija ir, ar kādiem produktiem vislabāk var nopelnīt naudu, ja viņš atnācis pārdot. Ja viņš atnācis pārdot patiesībā, tad viņš vienalga atnācis pelnīt naudu, bet viņš negrib veidot komandu. Tad ļaujiet neveidot komandu. Jo tikai tajā brīdī, kad viņš teiks, tu zini, es te pabiju tomēr dažos apmācībās, webināros, zoomos, es tā paklausījos, laikam es sāku saprast, ka tomēr laikam jākoncentrējas arī uz cilvēku komandas veidošanu, tāpēc, ka tur izskatās, ka vairāk naudas. Bet, protams, ka tur ir vairāk naudas. Tu viens vari nopelnīt tikai, cik tu vari diennaktī apskriet, ja? Un tas ir arī viss. Vai arī cik tu laika vari veltīt pie sava internetu veikala sēžot. Ja? Otrā kļūda, kāpēc cilvēki iet prom, kāpēc cilvēkiem nesanāk? Tāpēc, ka cilvēkam piesolīja ātrus rezultātus. Tīkla mārketingā var arī ātri nopelnīt naudu. Jā, bet visbiežāk tas ir 2 gadījumos, apmēram 2. Tie cilvēki, kuriem līdz šim ir bijusi laba tīkla mārketinga pieredze, viņi jau saprot, kur ir fiška, kā saka. Tie cilvēki, kuriem uzticas apkārt esošie cilvēki. Tie cilvēki, kur ir sabiedriski, kuri mīl cilvēkus. Tie cilvēki arī tādi, kuriem ir lielas ambīcijas un mērķi, pat ja viņiem nav nekādas tīkla mārketinga pieredzes. Bet viņi ir gatavi mācīties un saprot, ka jābūt visās apmācībās, ātri jāapgūst, jāsaprot tas viss. Un galvenais ir jārīkojas. Mācīties var visu atlikušo mūžu, bet ja jūs nesāksiet darīt un regulāri darīt un katru dienu darīt, tad nebūs nekādas jēgas tam, ka jūs esat ļoti gudri tajās lietās un zinat, kā būtu jātaisa tīkla mārketings. Jūs varētu sarakstīt grāmatas, kā to ļoti daudzi dara tīkla mārketingā, un tas būtu arī viss. Jā, šādu cilvēku, kurus es tikko nosaucu, protams, ir vismazāk. Visbiežāk uz tīkla mārketingu nāk cilvēki, kuriem šajā visā nav pieredzes. Jā, tas ir normāli. Tieši tāpēc šiem cilvēkiem, kuri tādi nāk uz tīkla mārketingu, jāmeklē spēcīgas komandas. Jāmeklē ne tik daudz kompānijas, jo tādi cilvēki, kas nav tīkla mārketingā ar pieredzi, viņi vienalga nesaprot, kā atšķirt, kāda kompānija ir laba, kāda ir slikta, kas skaitās labs mārketinga plāns, kas skaitās tur tas un tas, kā ir labāk, lai ir daudz produktu tūkstošiem, vai labāk, lai ir daži produkti. Viņš neko nesaprot no tā. Ja, jo naudu var uztaisīt gan tādā kompānijā. Ja? Bet svarīgi ir, lai cilvēks nokļūst spēcīgā komandā, kur ir spēcīgi līderi. Vai tavs sponsors ir spēcīgs, vai tajā komandā augšā ir spēcīgs līderis, kuriem ir sava stratēģija, kuriem ir apmācību skola, regulāras sapulces un dzīvās skolas, un dzīvās, jeb uz zemes, jā, tiekoties aci pret aci kopā, jā. Bet, vēlreiz saku, tas nenozīmē, ka arī šie cilvēki nespēja jau pirmajā mēnesī sasniegt vairāku 100 eiro peļņu, var sasniegt. Mēs to pārliecinājāmies tikko esot šajā jaunajā kompānijā tikai 2 mēnešus. Pie tam tie ir cilvēki, kas iepriekšējā kompānijā nevarēja pa 2, 3, 4 gadiem nopelnīt visu šajā periodā tik daudz, cik viņi nopelnīja dažās nedēļās šajā kompānijā. Tātad patiesībā ir ļoti liela loma tomēr arī kompānijai. Ja?
Bet šitām visām niansēm ir ļoti liela nozīme. Bet tad, kad cilvēks nonāk, vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska. Kad cilvēks nonāk vienā kompānijā un viņam kaut kas neizdodas, kaut vienalga kāda iemesla dēļ, vai nu viņam nesanāk ar tiem produktiem, vai viņš neprot pārdot, vai viņš tur, vai varbūt tiešām slikts mārketinga plāns, vai arī stulba komanda, kurā neviens, tāpat nav komanda, tā ir struktūra, ja? Kur neviens par viņu īsti nerūpē, saka, ej un reģistrē vai tirgo un viss tev notiks, ja? Pat tad viņš var pats ņemt, apsēsties, tā kā mēs ar vīru darījām pirms vairāk kā 20 gadiem, un sākt lasīt grāmatas par tīkla mārketingu, sākt izkost to visu un saprast, kas tas bļāviens ir, tas tīkla mārketings. Ko tur var nopelnīt? Vai arī iet uz citu kompāniju, tas ir drīzāk uz citu komandu, citā kompānijā, un jau ar gudru prātu meklēt, skatīties, kur kādi līderi ir un tā tālāk. Saprotat? Tā kā viss ir atkarīgs no paša. Un mani es abrīno tos cilvēkus, nu pat ne pozitīvā nozīmē, kuri sēž 10 gadus vai 5 vai 4 gadus, neko nepelna. Nu kā es iešu projām? Nu mani visu laiku, nu te šeit zina, cilvēks, mans partneris, jā, viņai ir tāda viena sieviete gados, nu es esmu tur un tur, nu nesaukšu kompāniju, jā, tur tirgo kaut kādus trauciņus. Nu kā, nu viņi zina, ka es tur esmu, es viņam šeit kaut ko palīdzu organizēt. Nu ko tu tādam varat cilvēkam izdarīt, jā, nu varētu cilvēks pelnīt vēl vienu pensiju klāt pie savas pensijas, nu bet neaizvilksi ar varu cilvēku, ja, un nepierādīs viņam pretējo, ja. Ejam uz priekšu. Tātad, trešais cilvēku mudina reģistrēt partnerus, kaut arī viņš atnāca tikai uz pārdošanu, to jau es arī teicu, ja, kaut kā man salikās tas pirmais punkts, laikam ar šo trešo, ja. Tāpēc piebildīšu vēlreiz, tātad vienmēr, kad jūs aicināt cilvēku savā komandā, vienmēr jautājat, uz ko viņš nāk, uz biznesu vai uz pārdošanu. Lai gan es savā komandā partnerus mācu tā, ja tu ej reģistrēt uz biznesu, tad ej un reģistrē uz biznesu, runā par biznesu, jo tu plāno savu biznesu. Ja tev vajag pārdevējus, tad ņemu un ej pie cilvēku un runā par pārdošanu, par to, cik te var nopelnīt ar pārdošanu, bet reālus ciparus sauciet, nekad nemāniet cilvēkus, nekad nemāniet. Ja? Bet cipari ir svarīgi un reālā peļņa ir svarīga. Bieži vien tīklinieki ļoti nepareizi dara. Kad viņi atnāk pie manis uz video zvanu, nu man visbiežāk notiek viss video zvanos, jo dažādās valstīs man notiek dažādu valstu cilvēkiem, dažādu pilsētu cilvēkiem sarunas. Es viņiem saku, mums notiek diskusija, viņš tīkla mārketingā, es tīkla mārketingā, nu diskusija, ja? Es saku, labi, ok, cik tu sen esi biznesā, cik tev liela komanda, cik tu pelni? Ui, tas jautājums nav zolīdi uzdot. Es saku, paga, stop, mēs runājam par biznesu, par ko mēs runājam? Es aicinu tevi savā biznesā, vai tu mani aicini savā biznesā, un man jāzina, uz ko tu mani aicini. Man tīkla mārketings nav tikai par veselību. Tātad es uzreiz saku, es izskatījusi vienmēr esmu visā savā mūžā tikai tās kompānijas, kurā ir uzturpagātinātāji. Efektīvi, kvalitatīvi, cilvēku veselībai droši. Man neinteresē kompānijas, kurās ir tur viss, kas pārējais, lai gan esmu jau arī tur pabijusi. Jā, lai gan tur bija uzturpagātinātāji beidzot arī, un tad varēja koncentrēties arī uz to. Nu, lūk tā. Bet tā pieredze ir superīga. Es esmu bezgala pateicīga Dievam un liktenim un visam, kam uz pasaules un savai enerģijai, ka es esmu pabijusi vairākās kompānijās un man ir ko stāstīt, ir ko salīdzināt, ir superīgākā pieredze. Un es zinu, ko es gribu, es zinu, kur es eju. Un es gribu, lai jums tieši būtu tāpatās. Nu, lūk tā. Nu tātad, ja jūs runājat par cilvēku par to, ka viņš grib pārdot, viņš grib pelnīt, tad lūdzu stāstiet par to, kas ir jūsu komandā, kas uz doto brīdi pelna labus ienākumus un ko viņš dara tādu, lai viņš tādus dabūtu. Un tad viņš teiks, labi, ok, tas ir interesanti, un jūs runājat par to. Bet ja jums vajag biznesa partneri, tad jūs ejat un runājat par biznesu. Ja? Protams, var sanākt arī tā,
Ka jūs ejat runāt par biznesu, bet cilvēks sāk interesēties tikai par pārdošanu. Viņš saprot, ka nē, komandu, tas ir tik sarežģīti, uj. Labi, ok. Un beigās jūs zināt, ka tas cilvēks atnācis uz pārdošanu. Un viss. Bet var pienākt laiks, ka viņš tomēr sāk saprast, kur ir īstā nauda. Tā, ejam tālāk. Tātad, nākamā problēma, kāpēc cilvēki iet prom, kāpēc viņam nesanāk tīkla mārketings, kāpēc viņi nav veiksmīgi, tāpēc, ka komandā, kurā viņi ir, nav sistēmas un nav stratēģijas. Tās ir divas dažādas lietas. Stratēģija ir rīcības plāns, kuru komanda ievēro, lai sasniegtu savu mērķi. Sistēma ir konkrētu plānveidīgu darbību kopums. Sistēma nav tas, kā tagad ir ļoti modē pamesies, ka burtiski ar karotu mutē visu ieliek. Visādi chatboti, jūs redzat Facebookā, pilnīgi liekas, tu tikai nopēs, tu tikai esi pie viņiem, viņš tev iedos visu chatbotu, piltuvīti, un tur visi kritīs iekšā cilvēki, un tev būs bez maz vai boti visādi, kur vispār visu darīs tavā vietā. Cik man ir žēl šo cilvēku, kas tajā visā nokļūst. Tīkla mārketings ir cilvēku uzticēšanās un attiecību bizness. Tīkla mārketingā jums nevajag 100 cilvēku noreģistrēt. Tīkla mārketingā jums vajag 5, 10, 15, 20. Darat, kā jūs gribat, bet cilvēks, kas jums uzticas un ies ar jums un ies jūsu komandā tikai tāpēc, ka jūs tur esat. Tikai tāpēc, ka viņš jums uzticas. Saprotat? Ko jūs ar augsto kontaktu izdarīsiet, ka viņš jums tur piltuvē iekritīs un tā tālāk? Pēc tam jūs skraidat riņķī, mēģināt šitos te cilvēkus visus pierunāt un tā tālāk. To var darīt Krievijā, lai gan to es arī neatbalstu, tāpēc, ka tur ir miljoniem cilvēku un tur tāda Latvija ir vienas puspilsētas, mazpilsētas lielums. Un tur var krustu šķērsu pļaut un gan jau kāds iekritīs un gan jau kāds kaut ko izdarīs. Latvijā mums visiem tīklniekiem jāsāk taisīt kārtīgs tīkla mārketings. Un es jums pateikšu vienu svarīgu lietu, ļoti svarīgus ciparus. Tagad lūdzu ļoti uzmanīgi klausieties. Iepriekšējā kompānijā, kurā mēs vēl bijām, Essence kompānija, Čehu kompānija, jūs visi viņu esat dzirdējuši un redzējuši, un kāds jau viņā vēl projām ir. Essence kompānijā mums bija 600, mums bija gan tagad, pat jūnijā vai jūnijā laikā, mums būtu 5 gadi, ja mēs būtu tur palikuši ar vīru. Mums bija 600 pāri reģistrēto partneri. Jūs teiksiet, tik maz, priekš Krievijas tas vispār nekas. Mēs zinām, kā Krievijā taisa biznesu. Mums bija 600 cilvēku. Protams, ne tikai Latvijā, mums bija arī citās Eiropas valstīs latvieši, taču visur dzīvo ne tikai latvieši. Mēs arī krievu valodu, protams, ne tikai krievu valodu, ja? Bet 600 cilvēku, no kuriem labi, ja puse vai 400 cilvēki pirka kaut ko, un mums bija ar vīru vidēji 4000 eiro čeks mēnesī, bija 6 pirmajā līnijā cilvēki vai pat vairāk, kuri pelnīja tik un tik, sākot no pāri 100 līdz pāri 1000. Un pats svarīgākais moments, tie, kuriem ir autoprogrammas jums kompānijās, uz 600 cilvēkiem mums bija gandrīz 6. mašīnu neiedeva. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs aizgājām prom no kompānijas. Agitere, kur mums Damlica, es redzu viņu kā pirmo, viņai kompānija neiedeva pēc kompānijas noteikumiem automašīnu. Un mums būtu bijušas uz 600 cilvēkiem 6 autoprogrammas. Jūs varat iedomāties, kāda statistika? Uz katriem 100 cilvēkiem viena autoprogramma. Tā ir ļoti augstas kvalitātes komanda, ļoti augstas. Tas nozīmē to, ka mēs varējām Latvijā izdarīt ļoti daudz. Bet mums nav svarīga kompānija, mums svarīga ir komanda. Un mums vienalga viss notiks. Ar vienu kompāniju vai ar otru kompāniju. Vērtība tīkla mārketingā uzmanību ir komandai, ne kompānijai. Kompānija ir tikai sadarbības partneris. Tikai. Un viss. Spēks ir komandā. Ja jums ir uzticama komanda, kāda tam nozīme? Nu labi, vienalga tīkla mārketings ir parasta tīkla mārketinga kompānijas tādas pašas kā jebkuras citas klasiskā biznesa kompānijas. Jebkurā kompānijā kaut kas var notikt tīkla mārketingā. Sabrūk, kaut kas bankrotē, vēl kaut kas notiek, vēl kaut kas pārstāja eksistēt, un ko tad? Un tad visi izskrien kā žurkulēni pa pasaulī, ja? Katrs ar savu kompāniju, cits saka, es vairs nekad nebūšu kompānijā nevienā. Ja? Un viss un beidzas. Ja jums ir uzticama krūta komanda,
Kāda problēma? Nav problēmas. Meklējam nākamo. Un man Dievs iedeva šo kompāniju. Es vēl nemaz netaisījos iet prom no tās iepriekšējās. Es pēkšņi nejauši uzgāju caur, vispār tur bija, sakiet, ka nav Dieva pasaulē. Es zinu, ka viņš ir. Saprotiet. Un es uzgāju nejauši šo kompāniju, kuram mēs esam. Sāku pētīt, rakņāties, tad 2 reizes pirku kā klients produktu par pilnu klienta cenu sūtīju. Un tad mēs sākam ar vīru pētīt mārketinga plānu tikai tad, kad jau sapratām, ka sūdi briest, ka būs laikam jāiet prom un būs vien jāmeklē priekš mūsu komandas kompānija. Un mēs aizgājām prom, mēs aizgājām tikai maza daļa komandas, maza daļa, pārējie tur cer kaut ko vēl izdarīt. Nu labi, lai viņiem izdodas. Ticiet man, lai viņiem izdodas. Bet šeit mēs atnācām 23 cilvēki. Mēs 2 mēnešos mēs ar vīru sasniedzām augstāko pirmā mārketinga kvalifikāciju. Tas ir vispār kaut kas tāds, kas kompānijā laikam, es tā saprotu, mūsu sponsori teica, nav noticis, un tikai tik mazu komandu. Kādi čeki mums jau ir komandā pašās beigās parādījuši. Nu, lūk tā, sistēma ir ļoti svarīga. Kas ir sistēma? Tas ir tas, kas notiek jūsu komandas ietvaros visu laiku, ikdienas, iknedēļu, čati, online, dzīvās skolas stratēģija. Tas ir tas, kas nodrošina to, ka partneris pelnīs, ja viņš izdarīs konkrētas lietas, konkrētas darbības, veidojot konkrētu cilvēku komandu. Un ja tas priekš jūsu komandas ir, ja jūsu līderis komandas to ir radījis priekš jums, gan sistēma, gan stratēģija, jums viss notiks. Jums tikai jābūt pacietīgiem un regulāriem. Stratēģija nodrošina sapratni, ka katram komandas partnerim, kas viņam ir jāizdara, kam ir jānotiek, lai sasniegtu konkrētu statusu un konkrētu ikmēneša peļņas summu. Saprotat? Un katrs komandas partneris veido savu biznesu, savu struktūru, savu tīklu, savu piramīdu, sauciet kā jūs gribat. Sava sponsora komandas ir piramīdas ietvaros, un šajā biznesā katrs partneris ir viens otra panākumos ļoti ieinteresēts. Tas ir tīkla mārketings. Un nevienā jūsu klasiskajā biznesā, nevienā algotajā darba vietā, neviens nebūs ieinteresēts, lai jūs pelnītu ar vien vairāk un vairāk. Tad mums arī valdība nav ieinteresēta. Jūs taču redzat, kaut arī tur arī ir piramīda, taču vai ne? Tālāk. Tātad. Nu jā, un kā arī šeit jūs redzat, ir teikts, protams, ir struktūras, un es starp citu nepateicu laikam. Struktūra un komanda tās ir 2 dažādas lietas. Struktūra ir visi sareģistrētie cilvēki. No dažādās kompānijās jums ir dažādas situācijas, jā. Cita ir, piemēram, iepriekšējā Essence kompānija bija tā, ka pat klientus reģistrēja, un klientam ir tās pašas tiesības, kas biznesa partnerim, viņiem ir tās pašas atlaides, kas biznesa partnerim, varu sakot, visi ir vienlīdzīgi un visi, jā. Un tāda ir struktūra, kur visiem ir viens un tas pats, un visi dara, ko grib, iet, kur grib, pērk, ko grib, cik grib, pērk vai nepērk, jā, var sakot, haoss, jā. Tā nevar izveidot tīkla mārketingu, stratēģisku, paredzamu, jā, bet katras struktūras ietvaros jābūt ir komandai, kurai ir sava stratēģija un ir sava sistēma. Jā. Nu, lūk tā. Nākamais, 5. cilvēkam ir problēmas ģimenē. Vai nu vīrs, vai nu sieva, vai vecāki neatļauj būt tīkla mārketingā. Vot neatļauj un viss. Un lai vai kā mēs arī necenstos, bet ja vīrs ir tirāns, un ja viņš nevēlas ieklausīties sievas vēlmēs, jā, mēs neko šajā situācijā izdarīt nevaram. Absolūti neko. Un tur bāzties un maisīties pa vidu, mēģināt sarunāties ar vīru, vai tur var ar vecākiem mēģināt sarunāties, bet ģimenes lietās labāk nejaukties. Ja? Tas ir viens diezgan nopietnas, es domāju, ka jūs zinat, visi diezgan nopietnas iemesls, kāpēc cilvēki skatāties. Redzat, kas par interesanti? Tas ir viens no iemesliem, kurš tiek pieskaitīts pie tiem cilvēkiem, kāpēc cilvēki neveiksmīgi. Un neko nesasniedz tīkla mārketingā. Skatāties, vai nu cilvēks iereģistrējas un viņam vīrs neatļauj. Vai nu viņam ir tas iemesls, vai nu tas, vai nu viņš pats ir slinks, vai nu viņš tur te grib, te negrib.
Šie visi cilvēki runā, ka tīkla mārketingā nevar nopelnīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vienkārši nedara to. Un viss. Nākamais. Vēl kas ir svarīgi, netiek strādāts ar cilvēku sapņiem, mērķiem, vajadzībām. Nav izrunāts, kam dēļ viņam tas ir vajadzīgs. Kam dēļ viņš šeit ir atnācis, ko viņš šeit grib. Ja cilvēkam nav savas motivācijas, tu viņam kā sponsors neiedosi savu motivāciju. Tava kā sponsora motivācija ir ārējā motivācija. Un ja viņam nav motivācijas tam partnerim, viņš netiks galā ar sevi, un tad, kad viņam parādīsies pirmie atteikumi. Viņš netiks galā ar sevi, viņam nolaidīsies ķepas, viņš pēc 2., 3. atteikuma, vai, nu laikam šitas nevienam nav vajadzīgs, tas laikam nav priekš manis. Un ja nesanāk, tad tiešām tas nav, tā ir zīme, ka nav priekš manis. Kā man patīk latvieši, šitie te visi, nu ja nesanāca šodien noreģistrēties, un šodien atkal nesanāca, un šodien pērkons tieši tāpēc man nav interneta, tā ir zīme, ka man tas nav vajadzīgs. Jūs šito esat dzirdējuši. Tas vienkārši ārprāts, kas ar latviešu tautu notiek. Šito zīmju tie ticīgie uz zīmēm, uz melniem kaķiem, zaķiem un uz visu ko un visādā. Zināt, kad notiek biznes jebkurā jomā, tad, kad jūs parādat savu neatlaidību par spīti pērkonim, par spīti tam, ka nav interneta, jūs aiziet pie cita cilvēka reģistrēties un izdarīsiet to. Tad jūs parādat gan dievam, gan visumam, saucat jūs kā gribat. Jā, liktenis, sliktenis tiešām, jā. Saucat jūs kā gribat. Jūs parādīsiet, ka jums to vajag, jūs to izdarīsiet. Saprotat? Beidziet būt mājumticīgi, latvieši. Nesiet atbildību paši par savu likteni, par to, ko jūs dzīvē gribat sasniegt. Beidziet čīkstēt, ejam uz priekšu, un tīkla mārketings ir tieši tas, kur jūs varat dabūt to, ko jūs esat gribējuši. Citādāk jums nesanāks vairāk. Neviens neļaus vairs neko daudz vairāk izdarīt citādāk. Nu, lūk tā. Un zināt, kas interesanti šiem cilvēkiem, ar kuriem nav izrunāts, ko viņš te grib un kam dēļ viņam to vajag, jūs pat varat viņam uzzīmēt plānu, kā viņš var nopirkt savu automašīnu, cik viņam vajag izdarīt un tā tālāk. Ja viņš tam netic, ja viņš netic, ka viņš tikt var pie jaunas automašīnas nulītes no salona, ja ka viņš var uzcelt māju, pateicoties tīkla mārketingam, viņš neko nesasniegs. Tāpēc ir jārok varbūt dziļāk. Varbūt tiešām, ko partners reāli degungalā redz, varbūt viņš grib jaunus zobus ielikt, nevis jaunu mašīnu nopirkt. Ja? Varbūt viņš grib beidzot atbrīvoties no parādiem vai savu virtuvīti izremontēt. Ja? Un tieši to viņam parādiet, kā viņš savus pirmos 400 eiro var nopelnīt saviem zobiem, savai virtuvei vai vēl kaut kam, vai ritenim, ar kuru tādam krutākam. Un vislielākais iemesls, viņi vienkārši nedara. Neko no tā, ko es iepriekš teicu, viņi vienkārši nedara. Viņi lielākai daļai cilvēku viņu prāt nesanāk. Tāpēc, ka viņi noreģistrējas, izdara savu pirkumu pirmo, noliek pagultē savu pirkumu, un viņam liekas, ka tajā brīdī viņi visu ir izdarījis, viņš taču ir iereģistrējis, tātad jāsākas, kaut kam ir jāsākas. Tajā brīdī tieši viss beidzas. Viņi nemaz netaisījās neko darīt, un viņi nemaz tam dzīvē nav gatavi, tāpēc, ka viņi nesaprot, kam dēļ viņi te vispār ir. Jā, te var kaut ko nopelnīt, bet kaimiņiene bijusi jau ir cik kompānijās, viņi tur nekā nav. Kaimiņiene vispār tur arī neko nav taisījusies, vai skrējusi riņķī kā traka vāvera ar katalogu zobos un savu 30 šādi nopelnījusi. Protams, viņa tā māju neuzcels, jā. Tur jau tā lieta, saprotat? Un tad sēž un prāta un stāv pie loga kā šī meitene un domā, vai cik gan būtu labi pelnīt, ka es būtu neatkarīga sieviete, es varētu to un šito. Ai, labāk iešu būt tā, un nekas nesanāk, un vispār esat bijusi jau 3 kompānijās, bijusi 3 kompānijās, neko te tīkla mārketingā nevar nopelnīt. Saprotat?
Jūs ticat man? Jūs zināt, ka tā ir? Jo varbūt tas ir par jums jau. Varbūt tas ir par jūsu partneriem. Nu, pakomentējiet kaut ko. Es te jau stundu runāju ar jums. Pakomentējiet, kā tad ir. Tas ir par jums, par jūsu partneriem. Būs jums viela pārdomām. Un tagad es jums parādīšu nākamo priekšpēdējo tēmu. Te ir ļoti svarīgs moments. Jūs katrā kompānijā savam sponsoram jau esat pajautājuši, es ceru, vai arī jums tas ir jāizdara, ja jūs esat atnākuši uz tīkla mārketingu nopietni, kā varu nopelnīt, kas man ir jāizdara, lai es nopelnītu pirmos 100 eiro, vai 500 eiro, vai 1000 eiro, nekad nesakiet 5000, es gribu 5000 eiro pelnīt. Un tāda kā ņirgāšanās pašiem par sevi un par sponsoru. Jūs taču ļoti labi apzināties, ka nav nemaz tik vienkārši tos 5000 arī nopelnīt. Tas nebūs tūlīt pat un tik ātri. Tā ir tāda kā ņirgāšanās par sevi bez maz vai arī, ja? Tāds kā sarkasmas. Prasiet konkrētu summu, kura jums var atrisināt kaut kādu nopietnu problēmu. Jums katrā kompānijā ir jābūt formulai, un jums noteikti ir sponsori to teikuši, vai jautājiet, kā, nu, piemēram, kaut vai pēc šitā webināra rīt pajautājiet, kā es varu savā kompānijā nopelnīt pirmos 400 eiro jau nākamajā mēnesī, jau jūnijā. O jā, Ina pareizi saka, visgrūtākā cīņa ir pašam ar sevi. Tu biji laikam ar mani Brno pēdējā braucienā, kur es visai auditorijai, arī ārzemju auditorijai pajautāju. Kas ir visgrūtākais tīkla mārketingā? Un patiesībā auditorija man atbildēja, ka tur bija tīklinieki. Tik pašiem ar sevi galā, ot, kur ir vislielākā problēma, pareizina. Nu tad lūk, jūs pajautājat savam sponsoram, kā es varu nopelnīt jūnijā, nu vienalga cik, 100 eiro, man vajag 100 eiro, vai 400 eiro, vai 500 eiro, vai 300 eiro. Un sponsoram ir jāprot jums parādīt. Ja jūsu tiešais sponsors to neprot parādīt, ejiet augstāk, prasiet augstākam sponsoram, vēl augstākam sponsoram. Ja jūs te esat nākuši naudu pelnīt, protams, kas man ir jāizdara, lai es to izdarītu? Man šeit ir jāparāda piemērs. Uz kāda piemēra es to rādīšu? Protams, uz savas esošās kompānijas piemēra. Ja es būtu iepriekšējā kompānijā, es perfekti varēju parādīt katram partnerim, kas ir jāizdara Essence kompānijā, lai nopelnītu 4000 eiro. Un tas bija tas, ko es varēju tiešām parādīt, tāpēc, ka tāds čeks mums bija. Ja? Vai 1000 eiro, vai vēl tik, vai vēl tik, vai vēl tik. Saprotat? Un tagad es varu parādīt jebkuram cilvēkam, kuram ir lielas ambīcijas, kā pirmajā mēnesī nopelnīt 1642 laikam eiro. Aprīlī. Mēs sākam 20. martā, aprīlī mums bija tāds čeks, kādu es jums tikko nosaucu, pirmajā mēnesī. Nu, lūk tā. Un jebkuram varu parādīt arī šo, ko tūlīt rādīšu. Tātad skatāties, lai jūs saprastu priekš savas kompānijas, lai jūs mācētu izskaidrot savā kompānijā, kas jums ir jāizdara. Ja jūs esat atnākuši uz kompāniju pārdot, uz savējo kompāniju, kurā jūs esat, tad jums tur ir jāsaprot, vai nu paši jau izrēķināt, ja jūs esat tik gudri, ja? Vai es prasiet sponsoram, kā es nākuši esmu uz pārdošanu, es gribu šeit katru mēnesi klāt pie savas algotā darba algas pelnīt 100 eiro vai 200 vai 300. Kā ar pārdošanu es to varu izdarīt? Parādi man, cik man ir jāpārdot, kuras preces visējošākās, kuras ir visvairāk naudu nesošās, kā es varu sarēķināt to un to un to. Ja jūs esat nākuši uz biznesu savā kompānijā, tieši to pašu prasat arī par attiecīgu konkrētu summu savam sponsoram. Es loģiski parādīšu uz savas kompānijas fona. Tātad mūsu kompānijā mēs šobrīd esam 2 mēnešus. Startējām mēs ar vīru 20. martā, visa pārējā 23 cilvēku komanda, gandrīz 23 cilvēku komanda startēja mēneša periodikā, visa aprīļa mēneša periodikā. Cits vēl pat tuvu pirmā mēneša pusē. Tātad, es rādu ar savu piemēru. Kā jau pirmajā mēnesī nopelnīt pirmos 400. Mēs strādājam sākumā ar vienu produktu tikai. Mums ir vairāki produkti. Paldies Dievam, mums nav daudz produktu. Visi bāzēti uz vienas tehnoloģijas, ja,
Un sākumā strādājam ar vienu produktu. Tas ir olīvu lapu ekstrakts. Ļoti spēcīgs, iedarbīgs produkts, kādu pasaulē nav, un šobrīd es to ar pilnu atbildību varu pateikt. To varētu teikt šādas frāzes, lidināt un teikt jebkuras tīkla kompānijas pārstāvis, bet es esmu godīga vienmēr, un es saku, kā ir, jo man ir bezgala liela pieredze tīkla mārketingā, un es zinu, kādi produkti ir tīkla mārketingā. Tātad, skatāties. Štrums par to produktu, ko es parādīju, es tās pudeles varēju nerādīt, bet tātad, skatāties. Ienākot mūsu komandā cilvēks, kad ienāk, viņš ienāk ar advisor status, un viņam jāpietiek tikai noreģistrēt 2 tādus pašus partnerus mēneša laikā, un skatāties, es rādu formulu. Jums analoga formula jāizveido savā kompānijā. Starta mēnesī tava peļņa veidojas no sekojošā. Mums ir welcome bonus. Es jums tūlīt pateikšu ļoti interesantu lietu. Essence kompānijā, es nezinu, kā ir jūsu kompānijās, jūs varat pat nesaucot kompāniju, nosaukt ciparu. Bet nesauciet kompāniju. Nu labi, varat saukt, ja jūs gribat, bet labāk nesauciet. Es šeit drīkstu saukt kompāniju. Labi, es tā arī jokoju daļēs. Tātad, kāpēc es saucu vārdā Essence kompāniju? Tāpēc, ka to zina visi. Un šeit ir arī no kompānijas pārstāvji, kuri vēl joprojām tur ir. Essence kompānijā par to, ka cilvēks cilvēku reģistrē, tiek pateicības bonus tāds ir, neatkarīgi no tā, ar kādu summu viņš reģistrējas, tiek samaksāti 10 eiro. Šajā kompānijā šo te bonusu sauc par welcome bonusu, laipni aicināts bonusu, jā. Un šis te cilvēks noreģistrē 2 tādus pašus partnerus mēneša laikā, viņš tikai no vienas reģistrācijas nopelna 137 eiro, nevis 10 eiro, bet 137 eiro. Un ja viņš šādus 2 cilvēkus reģistrē mēnesī, viņām peļņa jau ir 274, tikai ar vienu no 6 vai cik tur, no 6 bonusiem. Mums ir 6 bonusi. Nav svarīgi šobrīd, ja? Es nesaucu kompāniju, savu nevajag. Es runāju par formulu. Un otrais, peļņas avots ir peļņa no pārdošanas, loģiski. Un es tūlīt pateikšu, kāpēc vienalga no pārdošanas. Šeit pārdodot 20 šādas te pudeles, tas ir mēs katram cilvēkam pārdodam pa 2, pats sev atstāju 4, sev 2 mēnešiem vai sev un vīram mēnesim, nopelna 9 eiro, vēl 180 eiro. Kopā 454 eiro peļņa var būt jebkuram cilvēkam, kas startēs mūsu komandā jūnija mēnesī. Tagad skatāties. Tīkla mārketings un pārdošana. Liekas, tā taču arī ir pārdošana. Ko jūs gribējāt? Kā var veidoties tīkla mārketinga apgrozījums? No pārdošanas. Tīkla mārketingā apgrozījumā ir prece, un viņu pirks tik ilgi kāds, ja vien viņu pirks ilgi kā tu tūlīt saputrošos, viņu pirks ilgstoši tikai tad cilvēki, kad viņš būs efektīvs un nepieciešams, un viņi jutīs rezultātu. Un šitas ir ļoti svarīgs moments. Tagad es drusciņu tādu kā atkāpi taisu tīkla mārketingā, jo es saku vēlreiz, es varu runāt ļoti daudz par tīkla mārketingu. Bet tas ir ļoti svarīgs moments. Nodarboties ar tādu kompāniju, vai arī atrodiet savā kompānijā, piemēram, Essence kompānijā, mums bija ļoti daudz produktu, ļoti daudz. Tur bija, ieskaitot visus tos parfīmus, 1000 skaitījās. Par katru numuriņu ieskaitot pudelīti, ja. Tur es parasti teicu tā. Pievērsiet uzmanību vai nu konkrētai produktu kategorijai, vai nu konkrētam produktam. Mums bija ļoti labs produkts, joprojām viņš tur ir, protams, jogurts probiotiskais, kuru cilvēki varētu gribēt pirkt katru mēnesi atkal un atkal un atkal. Tātad atkārtotie pirkumi. Bet tas ir produkts, kurš tiešām auditorija ļoti pazīstams, ļoti, ļoti vērtīgs. Ja? Vai arī produktu kategorija. Kādas tur kategorijas ir? Aloe vera kategorija, vai tur vēl kādas jums tur kompānijās kategorijas ir, ja? Un vēl citi produkti. Ja? Vai arī konkrētam vienam produktam pievērsiet uzmanību. Ja jums, kas tā tam būtu jābūt struktūras ietvaros, ja jūs esat komandā, tad jums komandā ir jābūt noteikumiem. Katru mēnesi katram komandas, ne struktūras, komandas partnerim jāveic konkrēts apgrozījums.
Un, piemēram, jānopērk, es kā piemēru saku tikai par bijušo kompāniju, 10 jogurti. Tātad jums pašam ir 1 komplekts un 9 klienti, kā piemēru saku. Ja? Un viss. Tas ir apgrozījums. Ja? Un ko ar tiem produktiem tagad darīt? Un tagad iedomājieties, tagad jautājums, ko tad tagad mans galvā reģistrēt partnerus vai skriet tirgot? Ļoti vienkārši. Šito es visās savās skolās, dzīvajās, gan online, gan Zoomā cilvēkiem vienmēr mācu. Tad, kad jūs ejat reģistrēt savu komandu, sev partneri biznesā, jūs sākat runāt par biznesu. Tagad jau es aizēju nākamajā mācību stundā, bet īsi centīšos. Jūs reģistrējat sev, ko biznesa partneri. Ja? Bet jūs ejat ar tādu nolūku. Bet tad cilvēks sarunā dzird tur par jogurtu, varbūt drusciņu pieminēt, vai vēl par kaut ko. It kā garām ejot, to visu es mācu cilvēkiem, saviem partneriem, kā to darīt gudri. Ja? Un tad viņš beigās saka, zini, nē, mani tas neinteresē, es to nevaru, man nav tādu cilvēku, man cilvēku riņķī nav, jo šito esat dzirdējuši. Man nav cilvēku, neviens neko negrib, cilvēkiem nav naudas, kas tur vēl kādas tur vēl ātrums, man nav laika, man nepatīk tirgot, varu sakot, es jau varbūt atkārtojos, ja? Un tā. Bet tu tur minēji par to jogurtu. Tu varētu man drusciņ vairāk pastāstīt. Saprotat domu? Un tajā brīdī, tātad, kāds ir jūsu uzdevums? Vai nu partneris, vai nu klients, vai nu pārdevējs? 1 no 3. Es nezinu, varbūt jūsu kompānijās tā tur nav tādas vispār stratēģijas un sistēmas, ja? Kā strādāt. Bet es rādu, kā mēs strādājam mūsu komandā, ja? Un ļoti vienkārši, tu negribi, nav problēmu. Jā, man ir jogurts, arī, ka man mašīnā stāv. Vai arī es tev rīt pat pievedīšu. Maksā tik un tik. Saprotat, jums vai nu vienā, vai otrā, vai trešajā gadījumā ir rezultāts. Kas jums ir vajadzīgs tīkla mārketingā un jūsu biznesā? Da jebkurā biznesā, klasiskajā, kas ir vajadzīgs? Rezultāts. Tad, kad jūs gribat, es nezinu ko, uzcept torti, jūs cepat tortes, man patīk piemērus no citiem biznesiem, lai jūs saprastu. Tad, kad jūs cepat tortes, jūs liekat savu sludinājumu kaut kādu tur savā profilā, cepu tortes, jūs radat 1 tortīti, 2 tortīti, 3 tortīti, 4 tortīti, kūciņas radat visu, ko vilinat skaisti cilvēkus. Un tad pēkšņi cilvēks saka, jā, man tagad jau dzimšanas diena pagāja, bet man būs tad un tāda dzimšanas diena un tā. Un tad jūs pēkšņi izdomājat, jā, super, paskatieties, es liku bildītes, man viņš uz priekšu būs klients. Bet tad jūs ko izdomājat? Es taču varētu mācīt cilvēkiem cept tieši šitās te kūkas garšīgās. Tā būs mana skola, un es pelnīšu vēl no tās skolas. Jūs jūtat, ko var izdarīt. Jūs protat adīt smukas zeķes, iemāciet smukas zeķes adīt cilvēkiem, uztaisiet savu apmācību. Saprotat? Un te ir tas pats. Ja jūs nevarat to, tad jūs izdarat to, ja nevarat to, tad izdarat to, bet vienalga jūs priekš sava biznesa esat virzījušies uz priekšu. Un šeit tāpēc arī ir pirkums jāizdara, katru mēnesi arī mūsu komandas ietvaros, ja? Un ko tas nozīmē? Ja es kā piemēru saku, ja jums ir 20 cilvēku komanda, kuri mēnesī pārdod 10 jogurtus, es kā piemēru saku no iepriekšējās kompānijas, ja? Tad jūs zinat, ka tajā mēnesī, piemēram, maija mēnesī, jūs beigsiet 20 × 10 ar 200 jogurtu apgrozījumu, kas jums nes tādu un tādu peļņu, un tiem cilvēkiem nes tādu un tādu peļņu. Tīkla mārketings ir ciparu biznes. Vispār tas ir biznes. Saprotat? Citādāk nevar būt. Tas nav tā. Kāpēc lielākā daļa sieviešu ir iedomājušās, ka tīkla mārketings ir skraida tantiņas riņķī ar tīkliņiem, ar katalogiem, kaut ko rušana, kaut ko ņemās. Es te sareģistrēšu kādas 50 muļķītes, kas skraida riņķī ar katalogiem, gan jau man kaut kāds čusītis atkritīs. Tie, kas mētā saites savos profilos Facebookā, es saucu par tādām tīkliniecēm, kas priekš sevis grāb un neko nemāc pāriem, lai tik kāds iereģistrējas, vai tur ir atlaidīta, reģistrēties, šodien ir atlaida un tā tālāk. Tas nav tīkla mārketings, tu rušini tikai uz sevi. Tīkla mārketings ir misija. Pareizais tīkla mārketings, ka tu rūpējies par to, lai tavā komandā cilvēki pelnītu.
Saprotiet, kas ir tīkla mārketings. Un es jums parādīšu šeit speciāli. Pirmajā mūsu starta mēnesī, aprīlī, mūsu komandā bija šādas te peļņas. Pie tam tie ir tikai daži cilvēki. Jau pirmajā mēnesī tikko iereģistrējušies, pat cits nosrādājas, tikai nodarbojies 2-3 nedēļas. 435 tur nevar redzēt. 435 augšā cipars, 152, 262, 396, 600, 205, 1600. Pirmajā mēnesī, tāpēc, ka mēs rūpējamies un jums jārūpējas savās kompānijās par savu partneru peļņu. Jums jārāda, ja jūs esat cilvēku noreģistrējies, rādiet, ko viņš var izdarīt jau pirmajā mēnesī. Un ticiet man, jums tīklas cilvēki būs pateicīgi. Viņi nāks jums līdz vienmēr, viņi jums vienmēr uzticēsies. Tā. Tagad rezumē pēdējie 3 laikam slaidi. Skatāties. Kāpēc nesanāk? Jūs esat komandā, tātad nedrīzāk ne komandā, bet struktūrā, kuras līderim vai sponsoram nav biznesa stratēģijas. Es nesaku, ka jūsu cilvēki, tie cilvēki, kas aizgāja prom no tīkla mārketinga, bet šeit es saku tu, ja? Tas nav varbūt tieši uz jums, bet vispār tu. Es tā bieži vien daru. Otrais, tu esi reģistrējies kompānijā, bet vēl īsti neesi sapratis, kāpēc. Varbūt tu pat esi pierunās. Nāc, taču būs jautrāk, būs taču forši. Vai tu man palīdzēsi, es tev palīdzēšu, es tev palīdzēšu, aizskriešu, pareģistrēšu cilvēkus. Mīļie mani, biznesa sākas tad, kad tu esi stingri nolēmis ar to nodarboties. Uzmanība, nevis tīkla mārketinga biznesa, bet vispār biznesa sākas tad, kad jūs esat pieņēmuši lēmumu to darīt. Trešais, jūs nesadarbojaties ar savu sponsoru. Pilni šitādu, man pašai pirmajā līnijā. Tu noreģistrē viņu, sarunāt, davai sadarbosimies, strādāsim, tu katru dienu man to vai reizi nedēļā to. Un tu skraidi viņam pakaļ un tā tālāk. Viņš pat izvairās, viņš reizi 3 dienās mums ir Telegram vietnē čats, kurā es ļoti, zināt, kāpēc Telegram vietnē jātais arī ir komandas grupa. Mēs tagad šitajā kompānijā uztaisījām, tur perfekti var redzēt, kad cilvēks pēdējo reizi ir bijis tajā grupā, kad viņš pēdējo reizi skaties to, kad viņš vispār to sludinājumu ir paskaties, to ziņu noklausies un tā tālāk. Ļoti labi var redzēt aktivitāti. Šodien es skatos savā grupā, Haidī, kad es jau biju, mēs bijām sveikti aizvakar ar ambasadora statusu, viens no mūsu partneriem tik šodien paskatās un ieliek īkšķīti. Normāli, ja? Komandas partneris. Tālāk, eju tālāk. Tu vairāk klausies apkārtējos nekā savu sponsoru un vēl mazāk pats sev tici. Cilvēki bieži vien atnāk uz tīkla mārketingu tādi, kas dzīvē neko nav sasnieguši, neko nav uzdrošinājušies sasniegt. Viņi ir dzīvi sēdējuši savā kasē, kā es saku, vai savā algotajā darbā un baidās paši no savām bailēm. Tas ir mans teiciens, baidās paši no savām bailēm. Viņi baidās, kas varētu notikt vai kas varētu nenotiek. Un zināt vēl, kā viņi baidās? Viņi baidās, kad nedod Dievs, ja kāds noreģistrēsies, ar ko es ar viņu darīšu. Tīkla mārketings ir labs ar to, ka jūs nevis uzreiz baru cilvēku reģistrēt, bet pirmo noreģistrēt, jums blakus ir sponsors. Tad jūs otro noreģistrēt, jums blakus ir sponsors palīdz. Jūs trešo noreģistrēt, jums blakus ir sponsors. Un tad jūs augat savā pārliecībā, sapratnē un viss sāk notikt pakāpeniski. Saprotiet? Nākamais, kāpēc nesanāk? Ja tāpēc, ka cilvēki neapmeklē apmācības, viņi nepiedalās komandas sadarbībā, komandas tajā visā enerģijā, tajā deksmē. Tagad, kad bija jāuztais ambasadora status, es pirmo reizi redzēju tā par riktīgam, kas ir komandas darbs. Un tas bija vienkārši kruta pēdējās dienas. Nākamais, tavā kompānijā ir produkcija un mārketinga plāns. Es nesaku, ka jūsu vispār es saku. Kompānija ir produkcija un mārketinga plāns, kur ne ar ko nav īpašāk par citu kompāniju, pat veikalos esošiem produktiem. Ir kompānijas, kurās ir produkti, kuri ne ar ko nav citādāki kā veikalu plauktos. Pilnīgi. Vai tās ir skropstatošas, vai nu vēl zīmolīši, lupu zīmolīši, vēl kaut kas, jā, es esmu bijusi ražotne. Starp citu,
Ot kā piebildi pateikšu, es nesen savām komandas meitenēm stāstīju. Mēs bijām Essence kompānijā ražotnē, kur radīja tā buķeti smaržu Essence parfīmus, ja, Turcijā. Kolosāla ražotne, ļoti augsta līmeņa, vienkārši wow, ja. Un mēs bijām muzejā, jā, viņš saucas muzejs, muzeja zālē, kur bija tur ražotā kosmētika, brendi, visi tādi lielāki, mazāk pazīstami, vairāk pazīstami, ja. Un kur es ieraudzīju, tūlīt pateikšu interesantu lietu, kur es ieraudzīju, un starp šeit tad es arī joprojām kaut kur internetā to pamanu, un esmu secinājusi, ka tā tas ir. Ieraudzīju spogulīti, no to, kur atvaras, kur ir trauciņš, kurā ir vaigu brūnumiņš, tas spīdumiņš, ja, un sārtumiņš. 3 šitādi te. Un es meitenēm saku, ar kurām biju tur Turcijā toreiz, meitenes, skatieties, reku mūsējais. Skatāmies, nav mūsējais. Saprotiet, mūsdienās praktiski gan veikalos, gan tīkla mārketingā tik ļoti bieži ir vieni un tie paši produkti dažādās kompānijās, tikai brendi, nosaukumi citi. Jūs pat varat aizbraukt uz to ražotni un pasūtīt ļoti līdzīgu aromātu vai to pašu spogulīti ar tiem vaigu sārtumiem un nobrendot. Tur pat teica, cik ir jāsamaksā, lai jūs to varētu izdarīt, ja jums ir valsts tāda nauda. Saprotat? Tāpēc jums ir jābūt kompānijā, kurā ir kaut kas īpašs produkts, kaut kas tāds, vai arī vismaz no tiem visiem produktiem ir kāds viens vai kategorija īpaša. Ja? Vai arī mārketinga plāns ar kaut kāds īpašs, lai nav tā, atkal tās pašas kāpnītes. Patiesībā šī frāze es esmu bieži vien dzirdējusi, un patiesībā cilvēki nesaprot, ka pat, ja jūs redzat tās pašas kāpnītes, katrā kompānijā tomēr arī peļņas iespējas un mārketinga plāna tās nianses ir citas. Ja? Tas nav, atkal tas pats, tur tas pats tajā kompānijā, tas pats, tad jau šeit ar tas pats tā nav. Ja? Ņemiet vērā. Ja? Tālāk, un 7. punkts, kas ir ļoti svarīgi, tu vienkārši nedari. Kāpēc nesanāk? Tu vienkārši nedari. Tu nedari šo biznesu, neesi biznesam atdevis sirdi, neesi atdevis dvēseli, nemīli cilvēkus, nedari to katru dienu, neesi sapratis, kam dēļ tu esi, ko tu te gribi, neesi gatavs strādāt no vietas katru dienu, kaut vai pat drupaniņai, un būt šajā biznesā ar visu savu sirdi un dvēseli. Nu, lūk, un tagad pēdējie 2 slaidi. Jūs uztaisiet ekrānu uzņēmumus. Šīs te frāzes, šie teksti ir no šīs grāmatas. Es šodien arī teicu savai vienai partnerei nopērts viņu, bet vairs tajā vietnē viņas nav. Es viņai nejauši uzskrēju virsū. Es jums visiem iesaku, es nezinu, kā jūs redzat spoguļu attēlā vai kā, bet nosaukums viņai ir krievu valodā, tas ir krievu valodā grāmata, prosta dzelī, dzelē prosta. Vienkārši dari un dari vienkārši. Tas ir tīkla mārketings, vienkārši ņem un dari. Un dari vienkārši, ej pie cilvēkiem ar visu sirdi un dvēseli un runā un stāsti, kas tev ir. Un tā ir kolosāla grāmata, tas ir vienkārši, te var visu pasvītrot. Un šīs te frāzes ir no šīs grāmatas, tikai es viņas iztulkoju, kā jau pratu. Un uztaisiet ekrānu uzņēmumus, un tāpēc, kāpēc es uzrakstīju pārdomām pēc webināra, goda vārds, ņemat, apsēžaties, izdariet smaržīgu tēju, ieliet sev. Un padomājiet katrs attiecībā uz sevi. Tātad, kas te ir? Tiecoties uz mērķi, lielākajai daļai no mums ir nevis jāmācās kaut kas jauns, bet gan otrādi jāatbrīvojas no vecā un visbiežāk no ieradumiem. Kas tas ir par ieradumiem? Kaut kādi ieradumi, meklēt negācijas, ticēt kaut kādām lietām, domāt, ka tev nekas nesanāks, ja? Kaut kādi ieradumi citi, tur sēdēt sociālajos tīklos veselu stundu, šķiet šitos te rīlus, ja, tā kā robots, ja, un ne uz otru pusi laikam, ja, un tā tālāk. Saprotiet, jums tur aiziet laiks, un jūs sakat, ka jums nav laika. Jūs taču esat ievērojuši, man naktā ir bijis. Tā, es ieju paskatīties, kāds ir laiks šodien, un es pēkšņi atrodos Facebookā vai YouTube kanālā, un jau 10-20 minūtes tur sēžu. Saprotat? Tas ir ļoti svarīgi, un nesakiet, ka jums nav laika tīkla mārketingam. Tālāk. Bet tas attiec uz jebko dzīvē.
Svarīgākā prasme ir uzdot pareizos jautājumus. Ļoti svarīga nianse. Šobrīd pasaulē, jebkurā telefonā jūs varat atrast savu nepieciešamo informāciju. Bet zināt, kas ir interesanti? Tur informācija visa iespējama. Ir tāda, ir šitāda. Bet svarīgākais ir, meklējot informāciju, uzdot pareizo jautājumu, uzdot, kāda ir tava jautājuma kvalitāte. Kādus jautājumus mēs uzdodam, tādus mēs atrodam. Ko jūs meklējat, to jūs atradat. Ja jūs gribat atrast negācijas par tīkla mārketingu, jūs viņas atradīsiet. Ja jūs gribat atrast, kāpēc tīkla mārketings ir krūts, tad jūs to atradīsiet. Saprotat? Jūs visu atradīsiet. Svarīgi, ko jūs meklējat un kā jūs uzdodat jautājumu. Nākamais, daudzi cilvēki vēlas palikt slimībā un savā nevarībā, jo tā viņi saņem daudz mīlestības un līdzjūtības. Jūs man piekrītat? Jūs esat to ievērojuši, ja jūs šeit esat tīklinieki. Jūs esat to ievērojuši, ka cilvēki turās pie savām slimībām. Nē, labāk neriskēšu, traks neesi. Man tur doktors teica, tur 5, tā kā, un es ka prasu, tev palicis ir labāk. Nē, nav labāk, bet doktors teica, man līdz mūža galam jālieto, un cilvēks neieslēdz smadzenes un pats sev nepajautā, tu nopietni? Tu neesi doktorim pajautājis, kāpēc man līdz mūža galam jājautā, varbūt tās zāles nemaz nelīdz? Sapratat? Un nevarībā, oi man nav tas, oi man šitas, oi man nav laika. Pati skraida kā traka vāverit un dara kaut ko, ņemās, un pati nezina, ko ņemās. Ja? Skrien pa pasauli un pati neko nesaprot, ko dara, tērē bezjēgā laiku. Nākamais, es smieklīgi tūlīt pateikšu piemēru, goda vārds meitenes saimnieces. Man bija zināma viena partnere tīkla mārketingā, kas vēl joprojām mūsdienās gludina visas drēbes mājās. Gan savam vīram, gan sev, gan bērniem. Visu, ko paladziņus, labi aizkariņš, ja viņš ir jāgludina. Biksītes, tur krekliņus, maiciņas, visu gludina. Stundām ilgi saka, man te šodien liela kaudze jāgludina. Es saku, tu nopietni. Tad vismaz ieslēdz kaut kādu mācību stundu tajā laikā, ja tu neesi sapratusi, ka daudzas lietas var negludināt mūsdienās, un kaut ko mācīs tajā laikā. Saprotiet? Trakums. Ina raksta, jā, man tikko bija tāda atbilde, redzi. Nākamais. Mūsu dzīve, uzmanību, tie ir stāsti, kurus mēs paši esam izdomājuši un sev jau iestāstam. Un mēs vienmēr atrodamies tajā stāstā šobrīd, kuru sev esam paši izdomājuši. Šeit es neko kā piemēru jums neteikšu. Te jūs paši izdomājat, kā tad ir. Nobeigumā. Darīt daudz nenozīmē darīt daudz bezjēdzīgas tukšas darbības. Padomājiet, vai tas, ko tu dari šobrīd, vienalga, ko tu ej, tur to dari, vai tu tagad tur sētmalē centies izravēt to dārzu, vai to sētmali, vai tu sēdi tur kaut ko tur, būt nesen, es kaut ko tik stulbu darīju, izrādās jau gadiem ilgi. Tagad vienīgi nevar atcerēties, pēc tam padomā, kāpēc es to darīju vispār? Jūs esat tā kādreiz konstatējuši kaut ko tādu. Jūs esat gadiem ilgi kaut ko darījuši, pamēģiniet, ja jūs neesat vēl to analizējuši, jūs padomājat, kāpēc es vispār tā daru? Ja es varētu labāk tā darīt to, vai vispār to nemaz nedarīt, bet darīt šitā. Saprotat? Tātad darīt daudz nenozīmē darīt daudz bezjēdzīgu tukšu darbību. Tas pats arī tīkla mārketingā. Bieži vien cilvēki kaut ko ņemās, tur raksta, tu cilvēkiem kaut ko vienas un tās pašas frāzes bezjēdzīgās tā vietā, lai pāanalizētu, es esmu saviem partneriem teikusi. Tā, ja tu esi 100 cilvēkus uzrunājusi ar stulbām vēstulēm, kuru dēļ tevi vairs ar tevi neviens negrib kontaktēties, tu nevari izanalizēt, kāda rezultāts ir tām 100 vēstulēm. Tad kaut ko pamaini, varbūt vairs neraksti vēstules, varbūt vienkārši izej uz ielas un satiec pirmo cilvēku un pastāsti viņam, ko tu dari. Saprotat, jā? Un šobrīd cilvēki ļoti daudz ir tik ļoti aizņemti, viņiem nav nekam laika, viņi darbojas skrien uz visām pusēm un sev un apkārtējiem radot tādu kā aizņemtības un uz priekšu virzības ilūziju. Patiesībā viņi nekur nevirzās uz priekšu. Un visbiežāk tas ir tas,
ko darīt ir visvieglāk. Tā vienkārši radīt šo ilūziju. Ja kaut ko darīt bezjēdzīgas lietas. Bet starp citu, pa to laiku mēs paējam garām darbībām, kuras tiešām radīt varēja vērtību. Tā vieta, kā es tikko teicu, varētu vienkārši iziet uz ielas, iziet cauri pilsētā un satikt 5 cilvēkus un aprunāties, kā te vieta. Man ir tā, vai satiekamies. Un viss. Rīkoties izvirzītā mērķa virzienā, tas ir galvenais. Katru dienu, kad jūs gribat kaut ko darīt priekš šī biznesa, padomājiet, stop. Tas ir tas, kas mani virzīs uz mana mērķa virzienā. Ja jums tāds mērķis ir, jeb tomēr nē. Vai tas tiešām man palīdzēs šodien virzīties uz priekšu, ja papļāpāšana pa telefonu ne par ko un sponsoram pateikt, es te tā pasildīju kontaktu, patiesībā neko tu nepasildīji. Tā saruna nebija virzība tava mērķa virzienā. Nākamais, ļoti daudziem māca vizualizēt. Nākotnes redzējumi, sastādītās sapņu lapas, visu, ko tas viss ir brīnišķīgi. Bet, ja tam visam nesaku konkrētas darbības, nekā jums nebūs. Es nesagatavoju, man tepat plauktiņā ir no Essence kompānijas no 1. mēneša. Mums šeit vēl nebija šajā stāvā uztaisīts remonts, mums tur bija izlaustas sienas dēļi un dēļos vēl bija nagliņas iesistas. Un es uz tā dēļa karināju, man tā lapa vēl speciāli saglabāta 1. mēneša savus reģistrētos partnerus ar roku zīmulīti uz A4 lapas. Zīmē tā, man tagad ir tas. Tur varētu būt tas, bet ja nebūs, tad es darīšu to. Tur laikam tā nebūs. Ja būs tā, tad man būs šitā. Un nākamā mēneša lapu es liku atkal blakus uz nākamās nagliņas un jau pārzīmēju un liku atkal, kas man jāizdara, lai virzītos tālāk. Un tad es liku lielu lapu no 4 lapām. Un tālāk, protams, vairs nebija jēgas. Kāpēc es to liku? To visu kā back-office saucamais mūsu kabinetā varēja redzēt. Vizualizējiet savu biznesu. Bet, ja jūs nedarīsiet konkrētas darbības, tai vizualizācija un tai sapņu lapā ir jūsu jahtām un braucieniem uz ārzemēm, ko jūs tur salīmēsiet, nebūs jēgas nekādas. Darbība ir pats galvenā. Pat, ja jums nav sistēmas tajā brīdī, darbība ir pati galvenā vienalga. Pat, ja nav sistēmas, pat, ja jums liekas, pļāviens, kulējs saka, man sponsors neko neiemācīs, ejiet un runājiet. Tā būs jūsu pieredze. Un nobeigumā, un tieši te slēpjas liela plaisa starp to, ko tīkla mārketinga partneris zina, ka būtu jādara, un starp to, ko viņš reāli dara. Zināt, tas nenozīmē vēl, ka darīt. Zināt, jūs varat visu mūžu, bet ja jūs nesāksiet to darīt un pielietot dzīvē, kļūdīties, pielaist kļūdas, iziet cauriem simtiem nē, kas ir normāli jebkurā biznesā, nebūs rezultāta. Nu ko? Man liekas, es esmu visu šodien pateikusi jums, ja? Un es ceru, ka kaut cik es esmu līdzējusi. Ja jums atliek kaut kādi jautājumi, jūs varat griezties pie jūsu cilvēku, kas jūs uzaicināja. Jūs varat griezties pie manis. Mēs jums palīdzēsim. Pat, ja jūs esat vienalga savā kompānijā un tur arī paliekat, šis webinārs nebija domāts tam dēļ, lai jūs kaut kur pāvilinātu. Šeit es centos jums tīkla mārketingā esošiem vai tiem, kas bija un ir vīlušies vai taisās būt vai neko vēl nesaprot, kaut drusciņ iedot sapratni, ka ir daudz labāk nekā jūs domājat. Paldies jums un lai jums brīnišķīgs vakars. Atā.